Man nav skaidrs, un es neesmu tā iedzinājies, vai fotografi bija starp nodevējiem 40. gada jūnijā, bet tas, ka radošā inteliģence ir pie vainas, kāpēc Latvijas zaudē neatkarību, nav pat apspriežams. Nav pat apspriežams. Mana profesija, mani cilvēki, kurus tā kā, nu, es nezinu, tie priekšgājēji, radošā inteliģence, aktieri, žurnālisti, protams, nu, tur arī visi, kas raksta vai tā ir dzēja vai tas, tie nodod Latviju. Tie nodod Latviju. Mums jāizpērk ir. Tāpēc tā nav misija, es to saprotu. Mēs otrreiz nevaram to atļauties. Mēs nevaram atļauties spēlēties tur ar vārdiem, jo vārds ir ārkārtīgi spēcīgs, un mēs nevaram atļauties spēlēties arī ar valsti. Tā kā izspēlējās tā laika cilvēki, tur Kirkenšteina vadībā, piemēram, ja, bet viņš daļēji pie radošās inteliģences. Tā kā jūs skatīsiet filmu Ceplis, mēs zinām, par ko mēs runājam, uzreiz visiem ir skaidrs, ja, Pāvila Rozīša darbs. Ja Pāvils Rozīts uzrakstīja šo darbu, šo romānu, tāpēc, ka viņam bija ļoti liela parādi, un Maskavas Latvijas sekcija, kas ir komentējusi tā kā nodaļa, tas ir sarkamo naudu, sponsorēja šos cilvēkus, kas raksta pret buržāzisko Latviju. Kā jums liekas, Pāvila Rozīša darba Ceplis izdotu filmas formātā Padomu Latvijā? Kur tas dzirdēts? Nekas nebūtu Padomu Latvijā. Vai tad jūs domājat, ja Rainis būtu kļuvis par Latvijas prezidentu, mums būtu piemineklis Raņa? Mums būtu literārais mantojums? Krievi taču nepieļauj to. Jūs taču atceraties skolas laiku. Jūs kaut ko lasījāt bez Zenta Mauri? Jums bija obligātajā literatūrā Zenta Mauri? Kāpēc nebija? Viņi nav dižgars? Ja? Vai mēs paņemam jebkur citu? Anšlaus Eitlīns, kāpēc mums nebija? Ja? Kāpēc nebija? Ja? Viņš Holivudā tajā laikā spēlē violi. Nu, pārnes nenozīmē. Ja? Par Raini ir. Par Raini viss ir. Lūk, cik smalka vajadzēja to lietu, ja? Ka priekš viņš tur ir. Viņš jau arī ir kasieris. Viņš arī ir bolševiku kasieris pagrīdis. Tur jau nav jautājumu. Ja? To visu var redzēt, izlasīt. Rainalo kā traka. Nē, tur kās, tur ko tur, ja? Nu, nav tā. Nolieciet malā dzēju. Ja? Cilvēks ir tikai cilvēks. Ja? Viņš jau daudz lietas izdarīja, kas nav patīkams Latvijai. Ja, tie pat sociāldemokrāti mocējās ar viņa raksturu un ar to viņa aizvainojumu, ko viņš turēja gadiem. Viņš varēja gadiem apvainoties uz kaut kādiem saviem laika biedriem. Tas mums tā klišē par jauno strāvu, kas ir iesēdināta, kad bija tā kā jaunatvieši, un tad mums ir jaunā strāva. Ja? Jaunā strāva ir 200 cilvēki, no kuriem 150 liepainieki. Vairāk nav. Protams, ir liela valda. Ja? Tur dienas lāpa un tam līdzīgi. Bet tā kā sāka iedzināties, ja? Tad mums tur urā brīdī to uzpotē, mēs atceramies. Tā ir padomu iekārta, kas izstāsta par jauno strāvu. Jo vajag attaisnot Raini kopumā klātbūtni pie pamatšķiras. Tās pamatšķiras, ja, kas tā kā, kāpēc padomu valsts ir, ja? Tāpēc, ja, jums ir jābūt kopā. Esat pret padomu valsts, tad esat pret Raini arī, automātiski tā. Tā viņi redzēja. Forši var iepakot. Dzēnieks vispār var forši iepakot. Tāpēc, jo nevar, var pagriezt kā vajag. Ja? Viņš bija domājis tā. Ja, to pašu rindiņu ziedodami tā ropelni ir tā ņemiet, kur gribat. Ja. Visu var pagriezt tā. Ja vajag, viņš nodarēs padomu valstī, ja nevajag. Jā, bet, ja mēs to zinām, ir vieglāk un grūtāk dzīvot. Jo tam jums liekas, kas tad notiek apkārt? Tas galva dūle, ja, es pilnīgi nezinu, es pilnīgi nevaru. Ja. Bet tā nav dūle galva, jūs vienkārši domājat. Tas ir labi. Un tā arī vajag dzīvot. Nevajag dzīvot tā kā pie kapakmeņiem, ka jums ir galvā izcirsti robi, un viņš saka, nē, reklis Dobrats, un mēs tā strādājam, mēs tā redzam, jā, var pieņemt jebko. Es pats brīnos, ka es esmu šajās telpās, un cik es ironisks kopumā es pret ticību, jā. Kopumā nevis naidīgs, bet ironisks. Jā, bet ir interesanti, vajās man neparādīt šīs telpas, jā, kas tik te nav noticis, jā, unikāla māja. Jā. Es to nenoliedzu. Tas man nav tā kā, es te nenākšu, kas te notiek, ko jā, beidza, ko tu man uzaicināji, šausmas. Jā. Nevajag cirst durvis cieni. Bet nevajag arī stulbeņus pāraudzināt, ja jūs satiekat savā dzīvē stulbeņus. Ir tāda cilvēka, ka jūs satiekat. Un es saviem mazbērniem saku, ja jums tagad ir intrigas klasēs un skolās, dzīvē vēl trakāk ir. Gatavojieties tam. Tie pieaugušie, kas bija riebīgi cilvēki skolas laikā, viņi tādi paši ir. Arī kā pieaugušie. Tu satiecies tā cilvēku domā, kurienes viņš tāds izvēlas? Kā no kurienes? No turienes arī nāk. Tur, kur aug visu laiku. No ģimenes. Ko ģimene dod? Un kā pats redz dzīvi savu. Bet var jau mainīties. Bet tie nemanās. Tie ņem virsroku. Viņi grib būt galvenie.
viņi grib būt vadošie, jā, viņi grib mācīt. Un tāpēc tas klubiņiem necīnās. Necīnās, tā nav jūsu lieta. Jo viņš ir speciālists. Jūs zināt, es esmu profesionāli. Kā jūs cerat, kā profesionāli tik galā? Jā, jūs pats paliksiet uz klubiem. Līdz tam līmenī viņš nolaidīs uz. Jā, tā kā tā.